Es pats skolā sāku ar to, kad man bija vidusskolā, 93. gads, netik sen, kā jūs redzat, es neesmu diezko padzīvojis, ja? Bet es visiem saku, ka nesoties to, kad man ir 33 gadi, es varētu teikt, ka es kaut kāds 17 gadus jau sācis to darīt. Un pirmais, ko es sāku darīt, bija tieši šis vidusskolā, Limbaģa 3. vidusskolā. Mēs taisījām draugiem uzņēmumu, junior achievement ietvaros. Tā bija mana pirmā pašā pieredze, kad es uzsāku kaut kādu saikni ar uzņēmējdarbību. Pēc tam sakoju daudzas citas, gan biznesa, gan teiksim, arī menedžmenta pozīcijas. Tagad es esmu pētnieks, pasniedzējs Rīgas ekonomikas augstskolā. Pāris dienas atpakaļ es tagad arī mazliet mainu, teiksim, no pētniecības un mazliet uz administratīvu darbu. Es no tiesā aptālu būšu arī Ventspils augstskolas prorektors. Tā kā, kā saka, skatos un mainos un visur iet, ka tomēr tā biznesa pieredze apakšā, jā, un ir daudz tiešām, kas no tā iegūt. Pavisam mēģināšu īsi, bet daudz mums kodolīt runāt par divām galvenajām lietām. Viena lieta, teiksim, divas daļas varētu teikt mums būs šodien, jā. Viena daļa būs tāda mazliet skumja, un mēs runāsim par stereotipiem, par uzņēmējdarbību Latvijā, un otra daļa būs mazliet varbūt jautrāka, kur mēs runāsim par kaut ko citu, jā, un par ko tad es pastāstīšu vēlāk. Tad, lekcijas nosaukums, ja tā nesauksim to par lekciju, jā, ir Latvijas stereotipi par Latvijas uzņēmējdarbību. Man droši vien jums kā skolotājiem, kas pasniedz biznesu un ekonomiku, ir jājautā, kas tad ir tie Latvijas stereotipi par Latvijas uzņēmējdarbību? Kāds ir Latvijas uzņēmējs vai Latvijas uzņēmējdarbība? Kā jums šķiet? Zāles spekulants. Zāles spekulants, jā, labi. Latvijā nogalnīt nevar. Latvijā nogalnīt nevar, jā. Reti, kad ir augstāko izglītību. Kā lūdzu? Reti, kad ir augstāko izglītību. Aha. Kas nozīmē? Ka izglītību nevajag. Izglītību nevajag, lai noliekotos ar uzņēmējdarbību. Izglītību vajag, lai nodarbotos ar Nevajag. Kā jums liekas, vai vajag? Ja nevajadzētu, tad nesēdētu. Mums jau liekas... Dažiem saviem pirmām gadam saka, ka viņiem nav ko sēdēt, lai viņi iet biznesu taisīt, jo lielām, kamēr viņi sēž skolā 4 gadus, jā, tad tikmēr citi uztaisa naudiņu un aizņem tirgus daļu, varbūt, visiem ir jāinvestē. Tas tāds slidens jautājums, vai vajag vai nevajag. Reizēm vajag, reizēm nevajag. Jā, vēl kāds stereotipi mums būs par viņu? Lielākā daļa bankrotē no uzņēmumiem, kas Latvijā. Tas jau pat nav stereotips, tā ir realitāte, ne jau tikai Latvijā. Tas ir tā, kā tas ir. Ir labā puse un ir reālā puse. Jā. Kaut kas vēl? Tas darbojas pēc principu pēc un pārdot. Normāli. Plānošana, nav nepieciešama ilgtermiņa plānošana. Jā. Labi. Lielākais īpatsvars tirdzniecības ir pakalpojumu sfērā. Kas nozīmē ko? Labi, slikti, ne labi, ne slikti. Es piemēram esmu par to, man gribētu uz ražošanā būt vairāk. Jo, kad mums tas IKP palielināsies un mūsu visa kopējā materiālā situācija valstī, ja mēs tomēr to ražošanu nepīdām. Loģiski, jā. Te arī minēja nodokļu nemaksāšanu un daudz citas lietas. Es biju kaut kā domājis, ka jūs kā skolotāji, ja jūs sāksiet runāt par labām lietām, ja jūs reiz tā pēcim pie radiem un stāst, kā ir, protams, bet, teiksim, viena no manām tām sejām, ir tas, ka es nodarbojos ar uzņēmējdarbības pētniecību, samērā daudz vairāk nekā pasniegšanu. Un tas, ko raksta, teiksim, akadēmiskajos rakstos, un tas, ko pētnieki saka, un tas, ko arī politikas veidotājs saka, kad uzņēmēji ir varoņi, uzņēmēji ir labi, uzņēmējdarbība, respektīvi viņi ir tie, jā, kas galā to IKP veido, jā, politikas veidotāji. Man tagad kamerā jāsaka, jā, un tā ir tiešām taisnība, jā, ka politikas veidotāji reizē par to aizmirst, jā, ka ne jau, teiksim, kaut kādos grafikos vai vēl kaut kur nauda aug, jā, nauda jau nāk no biznesa, lielākoties vismaz, jā, un līdz ar to arī tā biznesa vide ir svarīga, teiksim, uzlabot. Bet te tiešām ir jautājums, kurā vietā uzņēmēji ir varoņi, un kurā vietā uzņēmēji ir teiksim, cik viņi ir ētiski, un cik viņi ir legāli, un cik viņi maksā nodokļus kaut vai, teiksim, kas ir viens no maniem balciņiem, ko es pētu, kā iespējams, kāds no jums arī zina.
Un šajā aspektā man likās ļoti būtiski ar jums parunāt tieši par šo ētisko pusi, jo tiešām, gribiet jūs vai nē, bet jūs esat uzņēmušies to atbildību uz sevi. Tie studenti, kas nāk pēc tam pie maniem un pie maniem kolēģiem Rīgas ekonomikas augstskolā un citās Latvijas augstskolās, viņi jau iet caur jūsu rokām, ja? Un tā domāšana, tā ētiskā puse, ir tā, ko jūs vai nu ieliekat, vai nu neieliekat. Ja? Mēs varam runāt arī par daudzām citām lietām, ko jūs varat ielikt, kā piemēram radošumu, kā daudz citas lietas, kā plānošana, kā tā tālāk. Biznesam ir vajadzīgs ārkārtīgi daudz prasmes. Bet tieši tā ētiskā lieta, man likās, ir ļoti būtiska. Un ja mēs paskatāmies uz to tirgu, vismaz Latvijā, tad diezko legāls un diezko ētisks jau tas bizness nav. Ne tikai viņš, kā jūs teicāt, nav ar augstu pievienotu vērtību bieži vien, ja? Jūs te dzirdējām, pārdot un tā tālāk. Jā, mums ir izņēmumi, ne tikai izņēmums, ir vairāk daudz uzņēmumi, kas ir tiešām veiksmes stāsti pasaulē un tā līdzīgi, bet tā lielākā daļa tomēr ir tie pērk pārdot, un iespējams, ka tas varbūt arī nāk no tā, ja, kad nav tās izglītības, ja, jo es gan teicu, ka nevienmēr izglītība ir galvenā, bet tie paši pētījumi rāda, kad par 20% labu izglītību palielinām iespējas, kad jūs būsiet veiksmīgs, jo kas tad ir uzņēmējs, jo kurš jau var aiziet un noreģistrēties, kuriem ir tur pāris simts lati un jūs esat uzņēmējs, ja, bet mēs runājam par veiksmīgiem uzņēmējiem, un tur tā izglītība tiešām ir būtiska. Un ja mēs skatāmies uz to vīdi, atgriežoties pie tā ētikas jautājuma, vienkārši parādot, cik neētiski un cik kāda viņi pēc būtības ir, uzsvarot to nozīmi, kas jums ir, ja, lai mēģinātu šos jaunos uzņēmējus, potenciālus uzņēmējus, varētu teikt, vērst uz pareizā ceļa, ja, lai vismaz aizdomājas par šīm lietām. Tas ir izskanējis presē, mēs esam taisījuši ēnu ekonomikas indeksu. Cik lielā mērā uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas Latvijā būtībā, cik tad ētiski, cik legāli šī te vide ir, ja? Un tie cipari, mēs skatījāmies ļoti daudz, teiksim, aspektiem. Jā, mēs skatījāmies, cik lielā mērā uzņēmēji, teiksim, neuzrāda savu peļņu, cik lielā mērā viņi neuzrāda savu darbiniekus, cik procentu ienākumu tiek maksāt, lai nokārtot lietas, kā saka, jā, kukurdošana, respektīvi. Mēs skatījāmies arī, teiksim, valsts pasūtījumiem specifiski, un mēs skatījāmies arī uz dažādiem faktoriem, kas var, teorētiski ietekmēt, jā, šīs visas lietas. Es rakstīju par šo doktora disertāciju, kad es strādāju kaut kāds, cik mēram 7-8, un no tā visā metodoloģija nākus, un no tā arī šis ikgadējais pētījums, lai saprastu, cik tad šī vide Latvijā ir ētiski legāli vispār. Ne tik daudz tas ētiskais aspekts kā legālais aspekts. Un tas ir tas, ko mēs esam atraduši, ja, kad paskatieties ap 30% trešā daļa, tas ir tas, ko uzņēmumi. Es neiedziļināšos šajās metodoloģijā, ja, tur ticiet man, tur viss ir kārtībā, ja būs kādai vēlēšanās, es varu aizsūtīt šo ziņojumu, var cīki, teiksim, izlasīt visu to, bet būtība ir tāda, ja, ka šis te Latvija, tā ir Lietuva, tā ir Igaunija, ja, un mēs redzam, ka Latvijā trešā daļa uzņēmējiem aptaujātajiem saplēniem, kā apmēram 600, kas ir pietiekoši normāli izlasē, lai varētu izdarīt secinājumus, ja, kad viņi atzīst, kad viņi neuzrāda, teiksim, peļņu. Tik daudz, jā, tātad, trešā daļa iet projām no valsts kases, piemēram, ja. Ir grūti runāt par ētiku, redzot tādu ciparu, vai ne? Jā, piekritīsies. Darbinieku neuzrādīšana, jā, tātad 15% ir tie, kur strādā pilnīgi bez sociālām garantijām, viņiem taču arī ir ģimenes, jā, viņi jau nav viena, visticamāk, tas ir viena daļa, jā. Arī nevaram mums diezko runāt par kaut kādu ētiku. Tas gan, ko uzņēmēji paši teica, jā, ka, labi, darbinieks arī var jau to kontraktu noslēgt, jā, nav jau problēmas. Bet, ir jau vieglāk, kā saka, neuzrādīt to algu, ja, ir aploksņauts. Viena no lietām, jūs kā skolotāji strādājot, teiksim, tādās stabilās institūcijās, jums tā īsti nevar dot aploksņauts, tas visticamāk. Varbūt kāds pēcstudnieks, jā, grūti pateikt. Bet tas ir tas, kas notiek biznesa vidē. Un man liekas, ka tas cipars reāli ir varbūt pat lielāks, jā. Ir runa par kaut kādiem 34–35%, pasmakt, vai ne? Savukārt, mēs visi sakam, jā, tur
vajag eksportu attīstīt, vajag investīcijas pievilināt uz Latviju, nu vajag arī tos ārvalstu cilvēkus, kas šeit strādās, jā. Viena no lietām, nu tad ārvalstniekiem mēs varam pateikt, nu nāciet uz Latviju, bet reķinieties, ka 10 proči būs jāsamaksā, lai nokārtot kukuļdošanā vismaz lietas, jā. Vai viņi to ir gatavi darīt, vai nav gatavi, nu man kolēģi, piemēram, no Vācijas, no Anglijas, no Zviedrijas rauc acis, viņi saka, nē, mēs nevienam nemaksāsim, mēs tā neesam pieduši, mēs negribam būt cietumā. Bet nu, šis ir tas kopcipars, ja? Mēs neskatāmies uz kaut kādām Vācijām, Zviedrijām, Anglijām, kur tie tirgi it kā. Ja? Mēs skatāmies uz 3 Baltijas valstīm, kuras kopā uzsāka, kopā gāja, un ja Latvijā, un tas ir procents no iekšzemes koprodukta, atkal tur ir sarežģītas metodes, kā to aprēķināt, es neiedziļināšos ekonometrijā un visās tādās lietās, ja? Bet būtība ir tāda, ka Latvijā šis ēna ekonomikas īpatsvars ir stipri lielāks nekā pārējās 2 Baltijas valstīs, divreiz lielāks. Tātad vēlreiz, jautājums, vai uzņēmējs tiešām ir varonis, nu, labā nozīmē, jā? Protams, mēs varam diskutēt, kad ir, un tas ir tas, ko arī studenti jums liekas priekšā, jā, kad, nu, teiksim, nu, jā, kad ir grūta vide un vienīgais veids, kā izdzīvot, ir, teiksim, jā, nemaksāt šos nodokļus, un tas varbūt ir labāk nekā maksāt, jā, jo pretējā gadījumā tas bizness vispār nebūs, jo kaut kāds darbvietas tiek radīts, sevišķi lauku rajonos. Tad runājot par labiem piemēriem, ir, protams, 101 veids, kā var tiešām šo teoriju un praksi integrēt. Tas ir arī tas, kas ir lielākais izaicinājums, var teikt, arī augstskolas darbā, jā, jo, nu, mēs, protams, varam iziet autorijas priekšā 90 minūtes nomuldēt, jā, un to, ko mēs esam runājuši cik gadus, un viss ir baigi forši, un viss ir priecīgi aiziet mājās, jā, bet, protams, mēs to cenšamies nedarīt, mēs arī cenšamies kaut kādā veidā integrēt, un es parādīšu dažus piemērus, kā mēs to darām, varbūt kāds no jums var izmantot savā praksē. Viena no lietām, tas iespējams jums varētu būt liederīgi, viņi tikko svaigi, es diemžēl jums nevarēšu iedot grāmatas versijā, bet man ir elektroniskā versijā, jo nu, studenti mūsdienās izmanto internetu vairāk nekā viņi ēd un dzer, man liekas, jā, tā kā šis ir studentu darbs, tur ir arī mans vārds, bet es tur vairāk biju rediģētājs. Mūsu paši ekonomikas augstskolas studenti ir uztaisījuši ceļot jauniem uzņēmējiem, tas, kas vidusskolēniem varētu būt interesants, ārkārtīgi ļoti vienkārši grāmata, mēs viņu taisījām vairāk priekš 55+ cilvēkiem, kas varētu uzsākt uzņēmējdarbības sevi. Mēs vienkāršā veidā cilvēkiem, kam nav nekādas pieredzes, mēs uzrakstījām būtībā no A līdz Z, kur jums ir jāiet, lai jūs uzsāktu SIA, kādi jums ir formiņi, šeit jums ir daudz pielikumi, tā jūs viņu aizpildat, jā, ārkārtīgi daudz. Man ir draugi, kas ir ar izglītībām, jā, un viņi saka, mēs arī nesaprotam, kā to reģistrēt, un tomēr, es viņiem iedodu, viņi prasās vēl, vai forši. Tur ir konti, līguma paraugi, tur ir, teiksim, nu, daudz lietas. Mēs mazliet ielikām arī kaut kādas stratēģijas, biznesa plānošanas elements, nu, tur porteri, jā, tur tos 5, nu, tādas lietas, kas ir, nu, arī teiksim, nu, pozicionēšana, piemēram, skatoties, kur mēs atrodamies un tā tālāk. Nu, absolūti elementārākās lietas, bet mēs viņu netaisījām kā akadēmisku grāmatu, mēs viņu tiešām taisījām kā tādu gidu. Viena no lietām, ko mēs domājām, jā, nu, atnāk no mums tikko skolēni no vidusskolas, nu, un pirmajā gadā mums ir uzņēmējdarbības un biznesa plānošanas kurs, nu, ko tad mēs lai viņiem darām? Nu, kā mēs lai viņiem stāstam par pārdošanu, kā lai mēs viņiem stāstam par mārketingu, kā lai mēs viņiem stāstam par kaut kādu personāla vadības lietu, jo, nu, lielākā daļa no viņiem ir pārdevuši kaut ko, lielākā daļa zina, ko nozīmē, kāds ir sajūtas atlaižot cilvēku vai pieņemot darbā, jā. Nu, viņiem nav, principā, tā konteksta. Tas, ko mēs darījām līdz šim, nu, mēs ņēmām grāmatu, mēs, protams, tur ir daudz veidu, mēs viņiem, piemēram, dodam arī 20 lapus, lai viņi uzsāk savu biznesu tur mēnešu laikā. Viņiem ir, nu, dažādi projekti, kā mēs viņus integrējam, bet mums likās, ka mēs varētu arī tās pašas lekcijas padarīt atraktīvākas. Un tad mēs domājam, ko tad lai mēs darām, jā? Kā lai mēs integrējam šo te teoriju, kas ir varbūt vairāk man un manam kolēģim, ar šo te praktisko pieredzi, bet pēc tam praktisko pieredzi kaut kādā vienā konkrētā lietā, jā. Nu, labi, man ir kaut kāda pieredze kaut kādā vadībā, bet es varbūt neesmu tik zinošs mārketingā, es neesmu tik zinošs, teiksim, biznesa finansēšanā. Nu, ir kaut kādas specifiskas lietas, nu, par kurām es vienkārši nevaru zināt visu, jā. Un jūs jau arī neesiet tie universālie karjeri, lai gan reizēm jums tādiem ir jābūt. Jā, pēc tam par smieklīgu naudu, kā esmu dzirdējis. Jā, nu tad mēs atradām veidu, kā mēs varētu šo te piemērus integrēt, jā. Un es parādīšu, kāds izskatās, bet pavisam īsi. Mēs izmantojot Rīgas ekonomikas augstskolas labo vārdu, izmantojot mūsu tīklus, arī tos cilvēkus, kas ir
kas ir šeit kādreiz mācījušies, tos cilvēkus, kurus mēs pazīstam, mēs uztaisījām tā saucamās intervijas ar uzņēmējiem. Tā ir standarta lekcija, ja? Tā ir lekcija. Tu vienkārši, parasti iepriekš es runāju viens pats, piemēram, 9 minūtes. Šajā gadījumā mēs uztaisījām, tā ir lekcija, tas nav nekas īpašs, ja? Tā ir normāla studentu lekcija, tas nav nekas tāds, ja? Izrauc no konteksta kā viena no lietām parādīt. Un mēs uzaicinājām šos te 3 attiecīgās konkrētās sfēras speciālistus. Mēs uztaisījām tādu smuku, jūs redzēsiet veidu, kā tas viss notiek. Studentiem pirms tam tika iedoti materiāli, viņiem bija jālasa, šajā gadījumā runa būs par mārketingu. Viņiem bija jāiepazīstās ar mārketinga materiāliem, tur nezinu, 100 lapas jāizlasa uz šo lekciju apmēram. Viņiem bija jāuzstājas kopsavilkums īsts par to, lai viņi zinātu, ka viņi tiešām ir izlasījuši un ka viņi tiešām sapratuši, ko viņi izlasījuši. Tātad, kontroli ir ārkārtīgi būtiska, lai gan mēs runājam šeit par motivētiem studentiem, kas šeit nāk, un tomēr mēs viņus ļoti, ļoti kontrolējam. Un tad tā lieta bija tāda, ka šiem 3 cilvēkiem katram bija 10-15 minūtes jāapstāst par to, ko tad no viņi dara, kas viņi izpratnē mārketings un kaut kādas specifiskās lietas. Jūs redzēsiet, būs Andris Rubīns, būs no DDB Latvija, būs Andris Segle, kas ir arī Rodījuma mārketinga vadītājs, viņš tad ir Lejā Burnē, viens no vadošām aģentūrām, un arī Mārtiņš no Cube, kas ir arī viena no tādām specifiskām mārketinga kompānijām. Tad šos 3 cilvēkus mēs nosēdinājām priekšā, sākumā runāja viņi, pēc tam mēs ar kolēģi Fionu uzdevām jautājumus, kā saka, mēģinājām veicināt diskusiju, un pēc tam tā pēdējā daļa bija, kad studenti uzdeva jautājumus, viņiem bija katrai grupā bija jāsagatavojas no viens jautājums, pēc tam jautājumi nedrīkstēja atkārtoties, balstoties uz to, ko viņi bija lasījuši, un balstoties uz to, ko bija šeit stāstījuši. Tad mēs radījām tādu interaktīvu vidi, kur bija ne tikai šis saucamais tāds izpriec elements, kas vienmēr skolniekiem un studentiem pateik, bet mēs vienkārši mazliet savādākā interaktīvā veidā mēs nodevām viņiem to ziņu, ko viņiem bija jāizlasa. Jā. Jo nevienmēr ir svarīgi, ko jūs sakat, svarīgi ir, kā jūs to sakat. Jā. Mēs runājām par 2 būtiskām lietām. Mēs runājām par ētiku, un mēs runājām par integritāti teorijām praksē, bet mēs tā īsti vēl neesam runājuši par radošumu. Un radošums ir tas, kas ir tiešām, tas ir biznesa sapni, ja? Tas ir tas, kas arī jums ir jāmāc. Ja? Tas, ko cilvēki saka, kad bieži vien paši pieaugušie atzīst, kad radošums skolās kaut kur pazūd. Ja? Un varbūt, un tāpēc es arī, tas, ko es saku vienmēr skolotājiem, vidusskolu un pamatskolu, tas, ko es mēģinu pats vienmēr paturēt prātā, ir, kad mēs nedrīkstam šo te radošumu nogalināt. Un ir vairāk veidi, kā šo radošumu var praktizēt skolās. Un viena no lietām, atkal, tur ir daudz kā, un mums vajadzētu vēl vismaz 9 minūtes, lai par to vien runātu. Bet viena no lietām, kā jūs varat pamēģināt pastīties, palūgt studentiem pastīties no malas uz pašiem, cik viņi ir radoši, mēs izspēlēsim šeit pat ar jums. Es saprotu, jūs esat cienījami skolotāji un daži cienījamā vecumā un ļoti smuki saģērbušies, bet aizmirsīsim mazliet par to, jā, un pamēģināsim būt pašradoši. Tas ilgs, nezinu, 5-7 minūtes ātri. Es palūkšu visiem piecelties tagad un pagriezties ar muguru pret jūsu kolēģi. Jā, pret sejām sākumā. Ja? Tagad 10 sekundes ļoti rūpīgi viens otru nopētēt. Paskatieties, kā mēs izskatāmies. Jauki? Tagad pagriežamies viens pret otru mugurām. Un jums ir 2 minūtes, jūs variet ar apģērbu, ja ko izmainīt savī 5 lietas. Ok, stop. Tagad pagriežamies viens pret otru un pamēģinām tad atrast tās 5 lietas. Un tagad izmainām sevī 10 lietas. Es jums to nelikšu darīt, jūs to varat likt darīt studentiem, ja? Un tad pajautājiet, cik tad, kurš atrada un cik kurš ātri varēja. Tā ir viena no lietām, kā trenēt radošumu, ātri domāšanu. Pastieties uz vienu no saviem blakusēdātājiem, pa labi, pa priekš vienalga, un tiešām 2 minūtes uzzīmējiet otru cilvēku portretu. Ja portretu zīmē bērni, mazi bērni, bērndārzos, viņi visi ir tik lepni ar to, ko viņi uzzīmējuši. Tur var būt absolūtākās šausmas, ja, visu.
Bet viņi ir pilnīgākā priekā. Viņi rādīs mammai un teitim mājās. Viņi rādīs visiem, nekur es šitai uzzīmēju. Ja? Man pašam ir 2 mazie. Viņš man iet, un viņam tur pilnīgi ķēpa, bet viņš ir tik priecīgs, ja, ka viņš ir radījis. Gadiem ejot, cilvēki sāk kautrēties no tām lietām. Ja? Ko viņi dara? Tas radošums, acīm redzot, kaut kur pazūd, ja? Bet jūs ļoti labi zināt, ka nevar būt radošs baidoties par iznākumu. Jums ir jāuzrīkstās, jums ir jāmēģina, jums ir jāpārvar tās bailes. Un jau vidusskolā, jau pamatskolā bērni, skolēni no tā baidās. Ja? Tad es pilnīgi esmu pārliecināts, ka viena lielākā daļa no šiem te jūsu skolniekiem negribēs parakstīties un negribēs likt uz sienām. Ja? Lai gan pirms 10, 12 gadiem viņi to lielāko prieku darījuši. Tad vēlreiz jūsu rokās ir savā ziņā tas, lai viņi pārvarētu šīs te bailes, lai viņi uzdrīkstētos, lai viņi domātu ātrāk, lai viņi nebaidītos un lai viņi darītos. Ja?